Mīļās mākslas veidotājs, jūsu priekšnesumi šodien bija pārliecinoši, spēcīgi un iedvesmojoši. Katrs solis un katra kustība apliecināja jūsu meistarību, disciplīnu un mīlestību pret savu sporta veidu. Sākam apbalvošanas karā. Apbalvojam junioru sporta klases elites grupu Daudzcīņa. Pirmā vieta – Adriāna Rode, Liepājas autosākas sporta skola. Otrā vieta – Alise Kalniņa, Liepājas autosākas sporta skola. Trešā vieta – Vlada Cigankova, mākslas lietošanas klubs Kreācija. Paldies meitenēm. Apbalvojam Jūlijas un Jonas sporta klases elites grupu. Vingrojumā ar apli. Pirmā vieta – Alise Kalniņa, Liepājas kompleksās sporta skola. Otrā vieta – Adriāna Rode, Liepājas kompleksās sporta skola. Apbalvojam junioru sporta klases elites grupu vingrojumā ar kultūru. Pirmā vieta – Vlada Cigankova, mākslas lietošanas klubs Kreācija. Paldies! Apbalvojam junioru sporta klases elites grupu vingrojumā ar vāriem. Pirmā vieta – Adriāna Rode, Liepājas kompleksās sporta skola. Otrā vieta – Vlada Cigankova, mākslas lietošanas klubs Kreācija. Trešā vieta – Alise Kalniņa, Liepājas kompleksās sporta skola. Paldies! Apbalvojam junioru sporta klases augstāko nacionālo grupu Daudzcīņa. Pirmā vieta – Daniela Auziņa, Liepājas kompleksās sporta skola. Otrā vieta – Diana Kočīņikova, Liepājas kompleksās sporta skola. Trešā vieta – Elīze Anna Solovjova, Liepājas kompleksās sporta skola. Ceturtā vieta – Adela Mandītina, Liepājas kompleksās sporta skola. Piektā vieta – Keita Piksona, Ķekavas Roda sporta skola. Sestā vieta – Dana Marina, Daugavpils sporta skola.
Daniela Auziņa, Liepājas kompleksā sporta skola. Otrā vieta Diāna Kačeņikova, Liepājas kompleksā sporta skola. Un trešā vieta Elīza Anna Solovjova, Liepājas kompleksā sporta skola. Paldies meitenēm! Apbalvojam junior sporta klases augstāko nacionālo grupu vingrojumā ar būku. Pirmā vieta Dana Maļina, Daugavpils sporta skola. Otrā vieta Emīlijas Vilke, Kēpers Novidas sporta skola. Trešā vieta Valērija Puškākara, mākslas vingrošanas klubs Galācija. Paldies meitenēm! Apbalvojam junior sporta klases augstāko nacionālo grupu vingrojumā ar vālēm. Pirmā vieta Daniela Auziņa, Liepājas kompleksā sporta skola. Otrā vieta Diāna Kačeņikova, Liepājas kompleksā sporta skola. Un trešā vieta Elīza Anna Solovjova, Liepājas kompleksā sporta skola. Paldies meitenēm! Apbalvojam junior sporta klases nacionālo grupu Daudzcīņa. Pirmā vieta Anastasija Komika, mākslas vingrošanas klubs Grācija. Otrā vieta Nikola Smirnova, Liepājas kompleksā sporta skola. Trešā vieta Viktorija Prokopenkova, Jūrmalas sporta skola. Ceturtā vieta Amanda Šafare, Rīgas vingrošanas skola. Piektā vieta Elza Kezika, Grand Žutē. Sestā vieta Anna Domanska, mākslas vingrošanas klubs Grācija. Paldies meitenēm! Apbalvojam junior sporta klases nacionālo grupu vingrojumā ar patu. Pirmā vieta Amanda Šafere, Rīgas vingrošanas skola. Otrā vieta Nikola Smirnova, Liepājas kompleksā sporta skola. Trešā vieta Anna Domanska, mākslas vingrošanas klubs Grācija. Paldies meitenēm! Apbalvojam junior sporta klases nacionālo grupu vingrojumā ar būku. Pirmā vieta Anastasija Komika, mākslas vingrošanas klubs Grācija. Otrā vieta Vasilisa Sudaņekova, Kēpers Novidas sporta skola. Trešā vieta Amanda Šafare, Rīgas vingrošanas skola. Paldies meitenēm! Apbalvojam junior sporta klases nacionālo grupu vingrojumā ar vālēm. Pirmā vieta Viktorija Prokopenkova, Jūrmalas sporta skola.
Nova, Liepājas kompleksā sporta skola. 3. vieta Anastasija Komika, mākslas vingrošanas klubs Grācija. Paldies, meitene! Apbalvojam 7. sporta klases nacionālo grupu Daugavpils. 1. vieta Anželika Fečuka, mākslas vingrošanas klubs Grācija. 2. vieta Krista Kubermana, Ķepavas modes sporta skola. 3. vieta Aleksandra Solveira, sporta skola, sporta klubs Karmana. 4. vieta Marina Prokopenko, Jūrmālas sporta skola. Apbalvojam 7. sporta klases nacionālo grupu vingrojumā ar atli. 1. vieta Krista Kubermana, 2. vieta Aleksandra Solveira. Apbalvojam 7. sporta klases nacionālo grupu vingrojumā ar bungu. 1. vieta Anželika Fečuka, mākslas vingrošanas klubs Grācija. 2. vieta Marina Prokopenko, Jūrmālas sporta skola. Paldies, meitene! Apbalvojam 7. sporta klases nacionālo grupu vingrojumā ar vālēm. 1. vieta Anželika Fečuka, mākslas vingrošanas klubs Grācija. 2. vieta Krista Kubermana, Ķepavas modes sporta skola. 3. vieta Marina Prokopenko, Jūrmālas sporta skola. Apbalvojam 7. sporta klases augstāko nacionālo grupu Daugavpils. 1. vieta Diana Marta Siliņa, Jelgavas bērnu jaunatnes sporta skola. 2. vieta Jana Matunenko, Ķepavas modes sporta skola. Paldies, meitene! Apbalvojam 7. sporta klases augstāko nacionālo grupu vingrojumā ar atli. 1. vieta Diana Marta Siliņa, Jelgavas jaunatnes bērnu sporta skola. 2. vieta Jana Matunenko, Ķepavas modes sporta
senioru sporta klases augstāko nacionālo grupu vingrojumā ar bumbu. Pirmā vieta Diāna Marta Silņa. Apbalvojam senioru sporta klases augstāko nacionālo grupu vingrojumā ar vālēm. Pirmā vieta Jāna Kantuņenko. Arī pārējās sacensību dalībnieces saņem sacensību dāvanas. Cienījamie tiesneši, treneri, skatītāji un klātesošie. Šodien ir īpaša diena. Diena, kad mākslas vingrotāja Diāna Marta pēdējo reizi zied uz paklāju. Kā mākslas vingrotāja, aicinām tevi iznākt pie goda piedstāva. Gadu. Tas ir ceļš, kas piepildīts ar sviedriem, asarām, uzvarām un sapņiem. Ceļš, kurā viņa ir uzvarējusi pati sevi, savas bailes, šaubas un grūtības. Diāna Marta ir sasniegusi visus mērķus, ko sev nospraudusi. Viņa ir pierādījums tam, ka neatlaidība un ticība sev pārvērš sapņus realitātē. Katrs viņas priekšnesums ir bijis stāsts par spēku, grāciju un eleganci. Šodien viņa par savu pēdējo uzstāšanos vēlas pateikties visiem, kas bija daļa no šī ceļa. Paldies tiem, kas lika šķēršļus. Tie padarīja viņas raksturu stiprāku. Paldies tiem, kas atbalstīja. Tie deva spēku turpināt. Paldies treneriem, kas iemācīja disciplīnu. Paldies tiesnešiem, kas vērtēja stingri. Paldies skatītājiem un atbalstītājiem, kas ar aplausiem un sirsnību piešķīra katram startam īpašu nozīmi. Un vislielākais paldies ģimenei par mīlestību, pacietību un neizsīkstošu atbalstu. Šis ir noslēgums vienam posmam. Tagad ir laiks nospraust jaunus mērķus, atklāt jaunus sapņus un turpināt ceļu ar to pašu eleganci un grāciju,
kas Diānas Martas raksturošu vēl šodien. Diāna Marta, mēs visi lepojamies ar tevi. Tu esi iedvesma, pierādījums tam, ka neatlaidību un sirds spēku var sasniegt visu. Un tagad baudīsim Diānas Martas priekšnesumu. Mēs lūgsim Diānu pienākt pie mums blakus. Šodien esam pulcējušies, lai godinātu ne tikai sportisko meistarību, bet arī grāciju un eleganciju, kas ievieso mūsu vingrotājās. Katrs šo sacensību brīdis ir apliecinājums tam, ka īsta elegance rodas no darba, disciplīnas un mīlestības pret kustību. Sacensību atbalstītājs Sijā DMC ir sagatavojis īpašo balvu, piešķirot titulu Miss Ziemas Grācija 2025. Ar lielu lepnumu paziņoju, ka Miss Ziemas Grācijas tituls ir piešķirts Diānai Martai Silverai. Aplausus! Paldies, Diāna Marta Silverai. Vēlreiz aplausus. Šodien sacensību speciālajās balvās pasniedzam grāmatas, kuru autore Diāna Urbāna, izcila mākslas vingrotāja, Latvijas Republikas čempione, trenere un Latvijas universitātes pasniedzēja, kura ar dziļu mīlestību un aizrautību veltīja sevi šim sporta veidam. Diemžēl Diāna ir aizgājusi mūžībā. Taču viņas gars, deksme un mīlestība pret vingrošanu turpina dzīvot. Dāvinot jums šīs grāmatas, mēs godinām Diānas piemiņu un ceram iedvesmot vingrotājus mīlēt šo sportu ar drosmi, eleganci, grāciju un neatlaidību. Grāmatas saņem Patricija Pizāne, Jāna Aklenko, Anželika Fečuka, Krista Kumermane,
Arina Prokopenko, Aleksandra Stoloveja, Amanda Šakale, Elza Pezika, Diana Marka Siliņa, Arijāna Grasa, Dana Maņina, Adriana Rone, Emīlija Svilpe, Sofija Tolstika, Elizabete Skvedela, Emīlija Krišņikova, Daniela Āgalinte, Daniela Auzina. Un tagad ir tas brīdis, kad arī mēs, vecāki, vēlamies pateikt paldies saviem treneriem, mākslas vingrošanas kluba Grācija treneriem, arī sacensību organizatoriem. Cienījamie treneri Irina un Jāna, vecāku vārdā vēlamies pateikt sirsnīgu paldies par visu, ko darāt mūsu bērnu labā, par pacietību, par ticību, par spēju iedvesmot arī brīžos, kad ir grūti. Jūs dodat mūsu bērniem ne tikai sportiskās prasmes, bet arī pārliecību par sevi, disciplīnu un sapni iet uz priekšu. Paldies, ka esat līdzās katram no viņiem ceļā uz izaugsmu un uz uzvarām. Novēlam jums gaišus, siltus Ziemassvētkus un veselības iedvesmas un skaistu mirkli pagātu jauno gadu. Lai Ziemassvētku miers un jaunā gada cerības iedvesmo turpināt ceļu, startā ar ticību sev un saviem spēkiem. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno